Mežā dzīvojošajām pūcēm ir ļoti atšķirīgas balsis. Vai dzirdat? Tur dzied urālpūce. Bet tur atkal mēs varam dzirdēt pikšainu apogu. Vai dzirdat? Kā dzied ūpis? Projektu piedāvā Latvijas ornitoloģijas biedrība, atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds un Motocilla. Cik daudz mēs zinām par pūcēm, kas dzīvo mums līdzās? Iespējams to, ka tās ir aktīvas naktī, ēd peles un ir ļoti reti pamanāmas. Un varbūt arī vēl šo. Tomēr pūces ir daudz interesantākas, kā varētu šķist sākumā. Šādās mežonīgās vietās sastopam putni, kur vēl ilgi pirms cilvēki izmantoja tehnoloģijas, kuras mēs lietojam tikai šodien. Pirmkārt, pūces lido bez skaņas. Tas palīdz tām ne tikai palikt nemanāmām medību laikā, bet arī lidojot pilnīgā tumsā, turpināt dzirdēt upura pārvietošanos. Bezskaņas lidojumu nodrošina gan īpašu spalvu uzbūve, tās ir zīdainas, biezas un mīkstas, kas ļoti labi absorbē skaņu, gan arī tas, ka spārnu izmērs pret ķermeņa izmēru ir ļoti liels. Attiecīgi pūcēm ir nepieciešama mazāka piepūle lidojot. Par šādu aerodinamiku cilvēks aizdomājās tikai nesen, un arī uztvert dažādus signālus ar šķīvveidīgiem objektiem sākām mazāk kā pirms gadsimta. Bet pūces, gandrīz visām pūcēm, uz salīdzinoši plakanās sejas ir apmetojuma veidots aplis. Un uzminiet, kam tas ir paredzēts. Šajā šķīvī ir paslēptas pūces ausis, un tas palīdz dzirdēt daudz vairāk un spēcīgāk jebkuru vismazāko troksni. Un vēl, šim putnam ausis ir novietotas dažādos augstumos, kas palīdz vēl precīzāk noteikt vietu, no kuras nāk skaņa. Pastāv mīts, ka pūces ir ļoti gudri putni, bet patiesībā viņas nav gudrāks par pārējiem. Kā teica krievu klasiķis, umnē veržēņie ļecā, ješo ņeprezna komā. Tieši izskata dēļ pūcei arī tiek piedāvēta īpaša gudrība, jo atšķirībā no citiem putniem tās acis ir izvietotas sejas priekšpusē, kas ļoti atgādina cilvēka izskatu. Pūču ģimenē pūcene ir lielāka un smagāka par pūču tēvu. Bet ja jums liekas, ka pūcēm galva slaidi pāriet ķermenī un tām nav kakla, tad jūs maldāties. Manīgo priekšstatu rada garās un biezās spalvas, kas klāj kaklu. Pie tam tas ir ļoti lunkans, jo pūce spēj pagriezt galvu par 270 grādiem, kas ir 3/4 no pilna apgrieziena. Ļoti iespaidīgi, vai ne? Pastāv mīts, ka pūces neredz dienā. Īstenībā dienā pūces redz tikpat labi, cik naktī. Bet, lai es redzētu, kā pūces naktī, man ir jābūt tādām acīm. Rītvars ne tikai pēta putnus, bet ik pa brīdim arī dodas to glābšanas ekspedīcijās. Šobrīd pavasarī daudzos mežos var sastapt putnu jauno paudzi, kas ir izkāpušas no ligzdām un sēž vai staigā pa zemi. Mums viņi izskatās neaizsargāti, tāpēc, gribot palīdzēt, varam nodarīt tiem pāri. Pareizākais variants ir jautāt padomu rītvaram. Māres Muižas saimniece tieši tā arī izdarīja, kad parkā pamanīja mazu pūčulēnu, kas sēdēja uz zemes un izskatījās ļoti bēdīgs. Tur bija 4 egles, un es lasīju arī grāmatas, ka puces līgzdo egles labprāt, un tā mēs arī ieraudzījām augšā lielu puci. Tā domājam, ka bija mamma. Jā. Un pirmais, ko es izdarīju, ieliku Facebookā, internetā. Tie meža pūčulēni un ausainās pūces bērni parasti ir ļoti miermīlīgi, agresīvāki ir tā kā lielajām pūcēm.
Ir tur tāda urāla pūce vai ūpjā. Mazuļi, piemēram, viņi tur izgriež tās spalvas un sāk šņākt un klabina ar knābi. Bet tām parastākajām divām sugām, ausainā un meža pūces, tos mazuļus ir viegli paņemt, kaut kur nolikt, apgredzenot. Viņi nav tik agresīvi kā lielās pūces. Jā, viņš ir vēl maziņš, viss ir pukains apkārt, spalvas tāpat, ka nav. Izskatās kā tāds liela pienenīti, kas ziedēja. Liels pūku bumbuls vienkārši. Viens tas bumbuls, jā. Un viņš tika maina visu laiku savu atrašanos vietu. Kādu dienu padzīvo pie vienas egles pie stumbram, pēc tam aizies pie otras. Skatīsim tā, no šis puses, kur viņš lepšies šodien. Tā, šeit. Reku ir. Izskatās diezgan žiperīgs. Labi izskatās. Jā, reku klabina ar knābi. Tā ir tā kā, aizsardzības. Aizsardzības, jā, tā viņš arī vakar uz mani rēģēja. Šāds te pučulēns daudz atrod katru pavasaru Latvijā, bet tas nenozīmē to, ka viņi ir pamesti bez uzraudzības. Viņi ir vienkārši nejauši nonākuši zemē. Vecāki ir turpatās, naktī mazuļi tiek barot, dienā, protams, nē. Viņi kaut kur mēģina paslēpties, lai plēsējiem būtu grūtāk atrast, bet viņi noteikti nav pamesti vai pazuduši. Un tāpēc ir ļoti ieteicams pat obligāti neņemt šādus te mazuļus uz mājām, nevest uz zooloģisko dārzu, bet paņemt kaut kur ielikt kādā augstākā vietā, zarā, piemēram, kādā zaru žāklē, vai, ja nav tāda iespēja, atstāt turpat uz zemes un vienkārši vecāki par viņiem parūpēsies. Izbaros un viņi izaugs par pieaugušām pūcēm. Vēlams likt šos mazuļus ir kaut kur augstāk kokā, jo uz zemes pārvietojās daudz dažādu plēsēju, lapsas, kaķi, caunas, arī dažādas ūdeles. Un ir tā, ka mazajam pučulēnam, mēs pēc tam paskatīsimies, ir pietiekami asi nagi, un viņš ir spējīgs rāpties ar viņiem pa stumbru un kāpelēt pa zariem. Un tā kā augstāk ir jāuzliek tīri dēļ drošības nolūkos. Un viņš pats tur arī normāli sēdēs un viss būs kārtībā. Tad, ko mēs darīsim šobrīd? Mēs apgredzenosim pučulēnu. Pūcēm izmanto diezgan liels tāds, bet ļoti vieglus alumīnija gredzens, kur virsū ir kods, un Latvija ir Rīga. Mierīgi. Var redzēt, ka viņš diezgan jauns ir, viņam nav praktiski, skatos, nekādu līdzpālu. Vienkārši šitā te uzliek, un tad saspiež. Lielām pūcēm jau tā drošāka te. Es domāju, ka viņam šitā arī var palikt. Nekas te nenotiks slikts. Viņam arī ir tāda aizsardzības uzvedība, citreiz vienkārši krist zemē. Tā kā nevis krist zemē, bet pagriezt vēderu. Un ja kāds nāk, tad izstiept tos nagus pretī. Tagad viņš tēlo, ka viņš ir bez maz vai beigts. Šitā te vienkārši. Tas ir pilnīgi normāli, ka viņš izliekās par beigtu zivi. Jo tad varbūt, ka viņš kādam nemaz neinteresē. Daudz plēsēji jau barojās ar dzīvu, aktīviem dzīviem upuriem, un varbūt viņas neinteresē tāds nosprādzis pucelēns. Ja viņš tas pucelēns arī nekustās un pieplok zemē, viņš ir grūtāk pamanāms. Viņš izstāsta tā, ka pūcēm ligzdās mazuļi nav viena vecuma, viena izšķiļās ātrāk un cita vēlāk. Tur var būt pat vecākajam un jaunākajam pucelēnam tur bez maz vai 2 nedēļu atšķirība. Tas nozīmē, tiem vecākiem pucelēniem jau būs kaut kāds līdzpauls izaugušs un tam līdzīgi, un tie jaunākie būs pilnīgi balti, pūkaini un maziņāki. Apstaigājot parku, rītvars drīz vien
atrada mazajam pūcēnam jaunu māju. Šitā būs perfekta jaunā mītne, kur dzīvot pūculēnam. Tagad mēs pūculēnu noliksim drošākā vietā. Lai nav uz zemes viņam jādzīvo, bet augstāk kaut kur kokā. Nu, kā jūs redzat, uzliksim tātad meža pūces mazuli augstāk pusdobumā, kur viņš būs drošībā no plēsējiem, kas pārvietojās pa zemi. Nu, redz, brīnišķīgi. Mātīt arī varēja dzirdēt kaut kur tikko. Nu tā, misija pabeigta. Pūces glābšanas. Ļoti laba sajūta. Es uzskatu, ka katrai mužai piestāv vismaz viena pūce. Tur jādzīvot parkā. Un tā kā mums parks ir vecs un koki ir veci ar dobumiem, mēs visu laiku dzīvojam tādu labu sajūtu. Mums ir viena pūce, mums ir daudz pēles. Un tie tik medīti, ne tikai kaķi med mūsu pēles. Jā, un tas ir vēl kaut kas tāds romantiska sajūta, kad vakarā no mūsu skursteņa mājā lido 11. apmēram pūce ārā, pilnīgi klusi un eleganti. Latvijas mežos ir sastopamas 6 pūču sugas – urālpūce, apodziņš, bikšēnais apoks, ūpis, ziemeļu pūce un meža pūce. Kur katra no tām dzīvo un ko ēd, vislabāk zina stāstīt Ritvars. Lai ūpus apdzīvotu kādu noteiktu teritoriju, ir nepieciešami 2 galvenie nosacījumi. Pirmais ir piemērots barošanās vietas, lielie ezeri, kuros viņš medī ūdens putnus. Un otrais galvenais nosacījums ir tas, lai vieta, kurā ligzdo ūpus, tiktu maz traucēta. Pēdējos gados ir vēl kāda teritorija, kurā ūpis labprāt ligzdo – pie Rīgas izgāstuves. Šeit viņam ir ļoti daudz barības, piemēram, ēži, kaķi un žurkas. Rīgas apkārtnē ir arī veci, aizsargāti priežu meži, kuros ūpis var ligzdot. Šobrīd Latvijā dzīvo aptuveni 70 ūpju pāri. Tomēr to daudzums var samazināties līdz ar tiem nepieciešamo veco priežu mežu izzušanu. Tāpēc ornitologi pēdējos gados mēģina šo problēmu risināt ar mākslīgo līgzdu būvniecību. Un pagaidām tam ir labi rezultāti. Urālpūce ir liela izmēra pūce, tāpēc viņa arī ligzdo tādos resnos, vecos, masīvos kokos. Urālpūce ligzdo pamestās plēsīgo putnu ligzdās un arī šādos te nolūzušos stumbeņos. Urālpūce ir ļoti agresīvs putns, kas padzīs ikvienu citu plēsīgo putnu no savas teritorijas. Reizēm tā uzbrūk arī cilvēkam, īpaši, ja pūcēm ir pavisam mazi vai tikko iznākuši no līgzdas pūcēni. Latvijā urālpūce dzīvo austrumu un centrālajā daļā, bet Kurzemē tiek novērota ļoti reti. Interesanti, ka pirms pāris gadiem atrasta urālpūces līgzda pašos Kurzemes ziemeļos Kolkas raga tūmā. Bikšēnais apoks apdzīvo šādas te skrajas priežu silus, un kas ir interesanti, kad tā ir vienīgā mežos ligzdojošā pūču suga, kur ir kājputns. Daļa meža pūču brīnišķīgi jūtas cilvēku tūmā, piemēram, parkos un viensētās.
Tas tāpēc, ka senākos laikos klētīs glabāja graudus un bija ļoti daudz peļu, kurus garšoja pūcēm. Ja jums māja tūmā dzīvo meža pūce, kaķis noteikti nebūs vajadzīgs. Ja vēlaties, lai arī jūsu mājas tūmā dzīvotu pūce, to var paveikt ļoti vienkārši, uzbūvējot te māju. Kā to paveikt, kādam ir jāizskatās pūču būrim un kādi materiāli jāizmanto, var uzzināt Latvijas ornitoloģijas biedrības mājaslapā. Bet galvenais ir būri uzbūvēt līdz rudenim, kad mazie pūču lēni būs pieauguši un meklēs sev jaunas mājas. Kāpēc ornitologi tātad izliek mežos būrus? Tas ir tāpēc, kad ir izstrādājot mežu, tiek izvākti vecie satrupējušie stumbeņi un nav viņām tur piemērot ligzdošanas vietu. Tāpēc, lai piesaistītu pūces mežam, jaunam mežam taisni ir jāizliek būri. Un šādas te būrus, tātad liela izmēra ar lielām skrejām, liek pūcēm, jo viņš tā kā ir analogs, atgādina dabā dabiskos dobumus. Un tad šeit varbūt ir tā, ka to būru varētu likt augstāk, lai gan tādai caunai ir pilnīgi vienalga, cik augstu atrodas būris. Viņi tāpatās, ja būs atraduši šo te ligzdu ar mazuļiem, tāpat nelaidīs garām šo te iespēju viņus apēst. Tātad būros ligzdo meža pūce, urāla pūce, bikšainais apoks un apodziņš. Un viņi ir dažādi izmēri pūces, tāpēc atšķirās arī būri izmērs, skrejas izmērs un, protams, biotops dzīvotni, kādā mēs šo būri izvietojam. Un neligzdos būros ausainā pūce, ūpis un šī te ziemeļpūce. Bet ziemeļpūce jau ir ļoti reta suga Latvijā. Šodien Rītvaram ir jāizpēta vēl kāda vieta, kur cilvēki ir manījuši pūci, un jānoskaidro, kas tā ir par sugu un kur ligzdo. Šādi te veci iztrupējuši koki ir ideāls atpūts un ligzdošanas vietas pūcēm. Kad meža nogabalos vai vecās kapsētās. Var redzēt, šī liepa ir pilnīgi iztrunējušu vidu un ar tukšiem zariem. Tas nozīmē, ka viņai tur ir, kur ielīst un paslēpties un arī pat ligzdot. Tātad tā galvenā lieta, kas liecina par pūces klātbūtni šajā kokā, ir atrīs. Tādas no kauliem, spalvām un matiem veidotas, kā viņas varētu teikt, tādas lodītes. Šādas te viņas arī izskatās. Un te, piemēram, var redzēt, kad ir kaut kāda grauzējā žoklis. Un tad te ir dažādi kauli no peļu un strupastu ekstremitātēm, kājām. Rības ir arī. Un ja to atrī, tad izārda, tad viņi sastāv. Pamats ir no matiem, no peļu matiem, un pa vidu ir dažādi kauli no skeleta. Un dažkārt var atrast arī putnu atliekas un sikspārņu galskausus un ūdens vaboļu, tās bruņas apvalkus. Tas atkarīgs no tā, ko tā pūce tajā brīdī ir apēdusi. Reku ir šitāds te pēles galskausiņš. Un tad pēc tām zobu formulām, izmēru un citiem parametriem var arī noteikt, kas tā ir tieši par peļu sugu pēc tā galskausa un citiem kauliem. Piemēram, ja mēs salīdzinām šito, te ir kaut kāda mazā pele bijusi, šitas te grauzējs, kas ir blakus, ir kaut kas lielāks. Dzens satraucās. Varbūt, ka tā pūce tur arī ir. Kad lietiskie pierādījumi ir sameklēti, Rītvaram ir jāsaprot, vai pūce šeit tikai atpūšas, vai tomēr arī dzīvo. Tāpēc, līdzīgi kā Vinijs Pūks, viņš mēģinās iespraukties dobjajā liepā. Bet pagaidām neko neredz.
tas, ko Ritvars tagad dara, ir skrāpēšana. Viņš izliekas par plēsēju, kas kāpj kokā. Reku ir. Tad jau bija tomēr. Kas bišķiņ iztraucējām meža pūci. Bet tad nozīmē, ka ir, jā. Tas nozīmē, ka ir. Kādi tad varētu būt secinājumi par šo pūci? Ko viņa šeit dara? Es domāju, ka tad viņi šeit vienkārši neatpūšās, bet viņi tur savā nišā, blakus tam tukšajam stumbram vienkārši sēž uz olām vai pat mazuļi tur kaut kur ir sastumti. Mazuļiem jau vajadzētu būt, jā, īstenībā tagad. Vienkārši varbūt viņi tik sīki nav izvilkušies ārā vēl. Šādi izskatās īsts ornitologa prieks. Ritīgi uzreiz redzēju pakasīju bišķiņu, un tad no viens maliņas kaut kur uzreiz hodā izlien tur pa stumbru, kaut ko augšā. Baigi. Starp citu, interesants gadījums notika mūsu gadsimta sākumā, kad ornitologs Vāris Liepa pamēģināja jaunu apodziņu uzskaites veidu – piesvilpošanu. Tas tika darīts, lai noskaidrotu, vai tiešām šo putnu Latvijā ir tik maz, cik uzrādīja pētījumi. Un izrādījās, ka piesvilpojot apodziņu, to atklāja ļoti daudzās vietās, un tika pierādīts, ka ar šo putnu pie mums viss ir kārtībā. Tikai to nevarēja atrast, jo tika izmantotas parastas metodes. Arī Ritvars šovakar pamēģinās atrast, piesvilpot kādu apodziņu. Tagad ir vēlāks vakars, jau tuvojās saulriets un lielāka iespēja, ka viņš varētu pavilkties uz vakara pusi. Te zarā ielaidās taisni virs galvas. Ornitologi ir īpaši ar to, ka ir pacietīgi. Tieši pacietība Ritvaram palīdzēja galu galā tomēr sasvilpot apodziņu. Bet tas jau notika tumsā, kad mēs cilvēki un arī mūsu kameras redz ļoti maz. Projektu piedāvā Latvijas ornitoloģijas biedrība, atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds un Motacilla.